gribu, lai tu noraksturo vienā teikumā, vairāk gan nē. Kāpēc katrs no viņiem tika atbrīvots? Sāksim ar Andu. Es domāju, ka tas bija ziedojums, tā teikt, ziedojums upurēšana koalīcijas stabilitātei. Andas gadījums šāds. Ko mēs par Kasparu? Kaspars ir nepopulārākais ministrs. Respektīvi... Bija, tie reitingi tika tulkoti tādā veidā, ka lika, nepopulārs, tad atlaižot viņu, mēs dabūsim popularitāti, kas ir šaubīgi pieeja. Bet viņš tā kā palaidē mehānismus visam stāstam. Jā, tieši tas. Es domāju, ka tas ir tas, kas ir tas pamats viss, jo par to jau, kas tajā piekdienā, kad Evika Siliņa to paziņoja, tas nebija brīnums. Lūdzu. Turpās, kur Anda. Turpās, kur Anda? Jāupurē. Tas ir tas stāsts. Godīgi sakot, pirms tam, kad bija runa par to, kā tas viss notiksies un tika tur runāts, ka Kasparu vienu atlaidīs, tad mirklī bija skaidrs, kad koalīcijā atnāks un teiks, kad mēs no savējiem ziedosim spēcīgi. Un tad jūs pārējie iedodiet. Kaspar, ir skaidrs, kāpēc tev atlaidi? Pirmkārt, ārkārtīgi vienkāršot šī teorija par kaut kādām upurēšanām tā tālāk. Briškens veids reformas smagā nozarē, Finanšu ministrija nedod naudu. Anda Čakša veids reformas smagā nozarē, Finanšu ministrija nedod naudu. Briškenu un Čakšu premjeru nomaina. Kādu vēstījumu tas atstāja atlikušajiem ministriem? Neveiciet reformas savās nozarēs un nekādā gadījumā neprasiet Finanšu ministrijai naudu. Tu gaidi, ka tā būs. Es par to vispār galvu nelauzīju. Es cēlos katru rītu strādāju, darīju savu darbu. Man bija pārāk daudz ko darīt, lai es vēl ar kaut kādām politiskām intrigām nodarbotos. Savukārt, redzot to, kā Anda reaģēja pēc atbrīvošanas, es sapratu, ka tas bija negaidīti. Pārsteiguma moments noteikti, ka bija ņemot vērā, ka izglītība ir tā nozara, kurā ļoti daudz šobrīd tādas pārmaiņu procesas, kam jāvirzās uz priekšu, īpaši, ja mēs runājam par 1. septembri, kad programmu skolā vajadzētu uzsākt. Protams, bet vienlaikus es arī, kā cilvēks, kas politikā ir jau kādu laiku, saprotu, ka tāda lēmuma var būt. Un, Uldi, tavā reakcijā arī es pamanīju, ka, premjera neko man neteica līdz tam. Brīnos, kāpēc es? Es jau teikšu tā, solidaritātes vārdā ir tā, kā tas ir. Tas, ka mēs visi 4 Zaļo un Zemnieku savienības ministri bijām gatavi, jo mēs neviens nezinājām. Mums bija pilnīgi skaidri, kādi mums ir tālākie scenāriji jebkurā no gadījumiem, jebkuru no ministriem nosaucot. Līdz ar to mēs arī parādījām, ka mēs esam spējīgi uz to iet, lai cerams valdība būtu. Ko šis tehniskais izpildījums, ko paveic premjeri, liecina? Tātad ar konkrētiem gadījumiem. Tieši šādā te formā, tad galvenais grēkās, es sapratu, kad Kaspars, pēc tam tie 2 tiek upurēti vēl blakus, jo no katras koalīcijas partijas pa vienam. Tā kā, par ko tas liecina? Kāpēc šāda kombinācija tika izvēlēta? Tas mēģinājums stabilitāti atrast, jo, tā problēma ir tāda, ka Vienotība šobrīd funkcionē un Evika Siliņa strādā tā, kā viņa ir redzējusi, kā strādā Kariņš. Tad, kad viņa parlamentārā sekretāra Kariņam iepriekšējā kadencē, tā bija pieeja, bet tur bija bišķi savādā konstelācija. Tur bija lielāks balsu skaits, lielāka koalīcija, un tad tu varēji spēlēt pie tam no vājāka punkta. Un tad šis mēģinājums, protams, ir interesants, ar ko viņš beigsies, bet ir jāatcerās, ka ir tikai 3 partijas.